Latvijā jau par skaistu tradīciju ir kļuvusi kopā sanākšana un savas apkaimes sakopšana ik pavasarī. Kopīgajās talkās mēs dodamies ar vienu mērķi – attīrīt no sadzīves atkritumiem apkārtni, mežus, ceļmalas, upju un ezeru krastus. Tāpat lielā talka ir brīnišķīgs iemesls, lai savā pilsētā, ciemā vai pagalmā veiktu apzaļumošanas darbus. Runājot par pagalmiem, pirmo reizi Vislatvijas lielās talkas vēsturē, kura šogad notiks 25. aprīlī, daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties konkursā un saņemt finansējumu, lai labiekārtotu savu pagalmu teritorijas. Konkursa ietvaros būs iespēja aprīkot skaistas puķu dobes, nelielu bērnu laukumu un atpūtas vietu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Kas ir nepieciešams, lai piedalītos konkursā? Pirmām kārtām paveikt visu operatīvi, jo pieteikumus konkursa dalībai pieņem līdz 22. februārim ieskaitot. Tātad, lai atrisinātu visus organizatoriskos jautājumus ar kaimiņiem, jums ir atlikušas tikai dažas dienas. Par šo laiku ir jānofotografē savs pagalms, jāapkopo visus piedāvājumus un jāapraksta pieteikumā, jānoskaidro pagalma, kur vēlaties labiekārtot zemes piederībam. Tālāk mājaslapā www.talkas.lv sadaļā konkursi apakšdaļā pagalmi var atrast anketu, kur vajag aizpildīt un jāizsūta lielās talkas organizatoriem ne vēlāk kā līdz 22. februārim. Papildus informāciju par dalību konkursā var uzzināt pie šī projekta vadītājas Anetes Lesītes pa tālruni 29123464 vai e-pastu anete.lesite@gmail.com. Te jāpiemina, ka konkursa nolikums neparedz darba spēka algošanu, tādēļ jārēķinās, ka pagalma labiekārtošanas darbus, puķu dobju veidošanu, koku stādīšanu, soliņu krāsošanu vajadzēs veikt pašiem.